Vai tev pietiktu drosmes braucot pie stūres aizvērt acis uz 10, nu labi, uz 5 sekundēm, bet uz 2? Pamēģināsim! Mēs brauksim pa speciālu testu poligonu Biķernieku trasē, kur atradīsies dažādi kaitēkļi, kas mums var gadīties ceļā. Bedru grauzes, glāztvabole, stila tauriņš, mācītāja mārīte, izsalkuma muša, kāpurvilcējs. Braucam 50 km/h, kā pilsētā, pa ceļu labo malu. Mums vajag atrast rādios kontu. Mācītāja mārīte, viszinoša, automašīnā iegūst komandiera un rīkotāja īpašības. Kur ir rādio? Ko tu es nezinu, kur ir jāmēģina atrast? Savā mašīnā mēs visi zinām, kur rādio. Tad jau nav jāskatās uz pogām. Bet gadās taču iekāpt arī kādreiz Opelī. Oi! Bedru grauzes, melns, var slēpties zem ūdens, spēj izlikties mazāks, kā patiesībā ir. Kā saka sporta komentētājs Māris Rīvens, labi, ka tā, labi, ka tā. Triks speciāli priekš tev, sapaticienu, elegants cilvēks zin, ko dara. Stila tauriņš. Stilīgs, seko modas tendencēm, aktivizējas, kad nesalst kājas. Normunds ir sūrais. Viņš lieki uz meitenēm neskatās. Ceļš ir ceļš. Sākumā ceļš, meitenes pēc tam. Pagaršo tu pateikt, vai garšīgs šis, ne? Izsalkuma muša, bieži kavē, pārtika nori nekošļājot, mēdz meklēt ceļu ēdienkartēm. Ev, vispār neskatoties ar vienu rokas kustību tankš un uz paneļu. Nu, ja vispār kaut kur liktu ēdamo, drošāk uz paneļu, mazāk jānovērš skatiens. Nu, redz, pat tik pieredzējis braucējs kā Normunds vairākas sekundes testa laikā novērsās no ceļa. Arī viņš varēja nepamanīt kādu no kaitēkļiem. Kā bija brauciens? Nu, pārsteigumiem bagāts. Tik īstā trases posmā salikt tik daudz pārsteigumus tādam, nesagatavo netrenētam ierindas braucējam, es domāju, ka bija interesanti. Acis uz visām pusēm, ne? Tur bija ko redzēt. Noteikti, ka tas ir bīstami. Jo tajā brīdī, kad mēs neskatāmies uz ceļu, mēs nesaņemam informāciju no tā, kas uz ceļa notiek. Tad mēs nezinām, kas mums jādara. Mēs vienkārši turpinām pa inerci spiest gāzes pedāli, pa inerci turēt aptuveni stūri, tur, kur viņi ir, un mēģināt kaut ko sataustīt uz mašīnas paneļa. Būtībā arī, ja kāds sēž blakām, tad tam arī var uzticēt gan radiostaciju, gan sviestmaizi, gan attaisīt padzerties. Es domāju, ka tā tam būtu jābūt. Nav neviens tāds ielas braucējs, kurš ielas režīmā brauc tādā pašā stilā, kā sacīkšu režīmā, ja, kad ir maksimāla koncentrācija uz ceļa un nekas neeksistē vairāk nekā cits. Ja. Nu, lūk, mums tikai šķiet, ka visu kontrolē, bet patiesībā tā nav. Mums vienkārši pārsvarā gadījumi paveicas. Mēs nevaram būt 100% droši, mēs tikai varam pēc tā tiekties. Padomājiet par savu drošību.